Sveiki! Atpakaļ mūsu šodien jau 4. epizodē ar mūsu dziļiem sarunām ar skolotājiem. Mūsu otrais šī jaunā gada skolotājs, ko mēs esam uzlūguši, ir mūsu mēdīju grupiņas viens no galvenajiem skolotājiem – Sergejs. Sveiki! Sergej, tu vari iepazīstināt ar to, ko tu dari mūsu skolā, kas tu esi, kādas ir tavas atbildības? Jā, laikam... Ar ko sākt? Sāksim ar to, ka es mācu programmēšanu, datoriku vienai klasē arī mācu. Es audzinu klasi. Es esmu vietnieks, direktora vietnieks. Tad es vēl bišķiņ tur ar parlamentu darbojos, ar mēdīju pulciņu. Tad man patīk tur, respektīvi kaut ko palīdzēt skolēniem, visādos projektos piedalīties un tā, jā, visu kaut ko. Ko vajag, to arī daru. Esmu dzirdējis, ka tas ir ZPD viens no atbildīgajiem. Nezinu, ZPD, bet projekta darbus. Es tā kā pieskatu projektu darbu tā kā lietu. Jā. Tas ir tas, kas ir sabiedriskais darbs, kas ir mākslinieckais jaunatnes darbs. Tie ZPD mēs bišķi nošķiram nost, jo viņam tur citi termiņi un citas lietas. Jā. Nav grūti fokusēties un samanģēt visas tās ļoti daudzās lietas, kas jādara, jo katrai vajag savu veidu fokusu, arī diezgan lielu fokusu, es teiktu, jo visas lietas ir diezgan svarīgas. Noteikti jā, bet es nezinu, man liekas, ka mēs tā kā dzīvojam 21. gadsimtā un mums ir tehnoloģijas, kuras tā kā kaut kādā veidā atvieglo mums lietas, bet varbūt ne visiem, jo es nezinu, man liekas, to pašu projektu darbu vadīšanu, redz, kā kurš viņu uzskata. Kāds domā, ka man jāstaigā pātagu no aizmuguras un jādzen visu uz priekšu, bet es tā neuzskatu, ka man tas jādara. Jo atbildība jau ir skolēnu pusē, skolēnam tas arī jāizdara. Es viņam piedāvāju kaut kādas sagatavas, kaut kādas materiālus, un, ja nepieciešams, es varu atbildēt uz viņa jautājumiem. Bet viņam jānāk pie manis, nevis man pie viņa. Tā kā apmēram tā. Okay. Kā jūs vispār nonācāt līdz skolotāju darbam? Kāds tas jūsu dzīves stāsts? Kā jūs nokļuvāt šajā iestādē? Ar tik daudz atbildīgām pozīcijām? Jā. Skolā nonācu ļoti, ļoti nejauši, jo nekad dzīvē nebija domājis par to, ka strādāšu kaut kad par skolotāju. Jā, un ja padomāt par vidusskolas gadiem, tad arī mani skolotāji nekad nedomātu, ka es strādāju par skolotāju. Jā, bet ir tā kā ir sanācis, plāns bija pavisam vienkārši, studēju bakalauros. Studēju bakalauras datorzinātnē, tāpēc, ka tas bija bez maksas. Kā bez maksas, vienkārši bija daudz budžeta vietu un nebija tik daudz gribētāju. Pēc tam es pabeidzu bakalauras, domāju, kaut ko jādara tālāk. Un tālāk es aizgāju uz maģistriem un izvēlējos profesionālo virzienu, kas ir matemātika un informātika. Un to tā kā iesāku un pirmajā pusgadā sapratu, ka es tak varu strādāt par skolotāju, ja jau studēju par skolotāju un kaut kādā veiksmīgā kārtā. Un te vajadzētu laikam pateikt paldies Āgenskalna valsts ģimnāzijas direktorai Inārai Gailei, jo toreiz, kad viņa mani pieņēma skolā par skolotāju, man liekas, ka man vajadzēja atlaist no darba, jo es neko nemācēju darīt. Un, ja es tā kā atceros pirmos gadus no savas tā kā pedagoģijas pieredzes un mācību procesu, tad man liekas, tas ir vienkārši kaut kas šausmīgs, briesmīgs. Bet, jā, mani paturēja skolā un attiecīgi tur es attīstījos. 10 gadus nostrādāju Āgenskalna valsts ģimnāzijā, tad bišķiņ man tā kā iepatīkās Mārpas valsts ģimnāzijā, tāpēc arī mainīju darba vietu un tagad esmu šeit. Jūs varat nedaudz specifizēt, kā jūs bijāt slikts skolotājs vai tā kā slikts pedagogs? Man nebija nekādu iemaņu tā kā pedagoģijā. Es nesapratu, kas ir pedagoģijas process. Es nespēju nošķirt robežas ar skolēniem nekādā veidā. Un tas process bija, es teiktu, tas haoss. Pie tam arī zināšana bāzes man praktiski nekādas nebija. Gan programmēšanā, gan datorikā. Es kaut ko zināju, to, ko es zināju, to es varbūt arī mācīju. Bet tā kā nekāda plāna, sistemātikas, nekā tāda vispār neeksistēja. Un,
Es nezinu, man godīgi sakot, pašam ļoti nepatika, kā es darīju, bet, laikam tas bija vajadzīgs, lai nonāktu līdz tam, kur es esmu tagad. Jūs domājat, ka jūs esat labs skolotājs? Es domāju, ka jā. Un kāpēc jūs esat labs skolotājs? Nezinu, tāpēc, ka esmu cilvēcīgs. Okay. Jā, kaut kādas parādības, ko jūs darat, kas tādas saikni vai labas? Nezinu, man vienkārši mana tā kā ideoloģija par mācību procesu ir bišķiņ atšķirīga, man liekas, no tādas ierastās. Es nezinu, es mācību procesu redzu kaut kā citādāk. Kā es jau teicu iepriekš pie projekta darbiem, es vairāk tā kā koncentrējos uz to, ka skolēnam pašam jāgrib kaut kas darīt. Un tikai tad kaut kas arī notiks. Līdz ar to es nezinu, es nevienu nelamāju baigi, ja, tā kā neskrienu nevienam no pakaļas. Protams, ka es varu pienākt pateikt, klausies, tev kaut kas jādara, ja tu gribi vēl izdzīvot šeit, un tā, bet lielos vilcienos es atkal visu noveļu uz skolēnu, lai viņš darbojas, jo es strādāju vidusskolā, un man liekas, tā ir, tie ir tie gadi, kad cilvēkam jāsaprot, ka, hei, man to vajag, nevis skolotājiem to vajag. Jā. Man liekas arī, ka jums kā skolotājiem no vidusskolniekiem ir ļoti liela uzticība par to, ko jūs darat vai to, ko jūs viņiem sakat. Kā jūs nonācat šim brīdim, kad jums uzticās skolāni par jebko, ko jūs sakat, un jūs, nezinu, kā jums skolāni To es gan nevaru komentēt, kāpēc tas tā izveidojas. Varbūt arī tas, es nezinu, es diezgan atklāti runāju par lietām. Es arī varu kaut kādā skarbāk kaut ko pateikt, ja ir nepieciešams. Līdz ar to es nezinu, kāpēc viņi man uzticās. Tas ir baigi forši. Tā kā, jā. Labi. Kā jums ir tik daudz lietas, ko jūs darat, tik daudz stingru īpašību, kā jūs samanedžējat vai balansējat to savu brīvo laiku un skolas laiku, un vai jums ir vispār tāds brīvais laiks, ko jūs darat brīvajā laikā? Brīvais laiks tāds izstiepts iedziens. Man liekas, brīvais laiks beidzas tad, kad parādās bērni, savi bērni. Man liekas, tad brīvais laiks ir, mēs varam definēt, ka viņš, protams, ir, bet kopumā es nezinu, tas laiks tā kā, tiek aizņemts, tāpēc, ka darbā tu strādā, pēc darba tu dari lietas ar bērniem. Un tas it kā ir brīvais laiks, bet es nezinu, man liekas, tas tā kā tomēr ir vairāk laiks, kuru tu tā kā atdod bērniem, jo tas tā kā prasa tavu enerģiju. Un jā, tā kā, nezinu, bet kaut kā jau menedžēju sanāk arī padarīt savas lietas kaut kā. Jums ir labas attiecības ar saviem bērniem? Vienam ir 1,5 gads, bišķi vairāk, 1,8 jau. Tā kā tur vēl grūti saprast, kas ir labas attiecības ar lielāko dēlu. Es nezinu, es ļoti daudz esmu viņā ieguldījis. Es ceru, ka viņš to novērtē. Es esmu ļoti stingrs pret viņu, teiksim tā, un es domāju, dotajā brīdī varbūt viņš domā, ne tik labi par mani kaut ko reizēm, bet es domāju, ka tas ir nepieciešams, lai veidotos kaut kādas, kā es jau teicu iepriekš, robežas. Jā, lai mēs saprotam, kas mēs esam un ko mēs darām, un lai mēs izaugam par kaut kādiem sakarīgiem cilvēkiem. Kāds ir jūsu perspektīvas uz, teiksim tā, moderno audzināšanu vai to, kā pasaule rāda internetā ar visām tām iespējām, kas tā kā bērniem no tik jaunas kājas ir dotas, kā jums liekas, tas ir tā kā grūtāk audzināt bērnus vai daudz savādāk nekā tad, kad jūs augāt? Noteikti atšķirības ir tehnoloģijas. Tehnoloģijas īstenībā sačakarē daudz ko. Jā, jo tādā vecumā tehnoloģijas, viņam nav nekādas sajēgas par to, kas ir slikti, kas ir labi. Līdz ar to viņi uztver daudzas lietas, kas ir slikti, viņi uztver to kā labi. Un veidojas vis kaut kādas lietas, tāpēc jātērē daudz laika, jārunā. Es nemitīgi visu laiku par šitiem kaut kādiem tur YouTube shorts, kādas, kuras viņš var skatīties tur 2 stundas no vietas, vienkārši pilnīgi bezjēdzīgs, reāli pilnīgi bezjēdzīgs kontents. Es ar viņu runāju, man liekas, katru dienu 2 reizes vismaz, par to, un es mēģinu skaidrot viņam, ka ir arī sakarīgs kontents un tā, ka tu vari atrast kaut ko labāku. Dotajā brīdī tas tā kā nestrādā un izskatās, ka tu runā vienkārši pats ar sevi, bet es tā kā,
skatoties uz citām kaut kādām audzināšanas lietām, es saprotu to, ka tam ir vajadzīgs vienkārši liels laiks. Liels laiks, un tas kaut kur nosēžās. Ar laiku tas nosēžās, un cilvēks sāk analizēt. Jo, tā jau veidojas tas prāts. Jā. Kāda bija jūsu bērnības augšanas apstākļi, tad, kad jūs bijāt, nezinu, pirms es saku, mums, zin kā, es vispār esmu no laukiem, tāds lauku cilvēks. Man bērnība bija arī daudz jāstrādā, ļoti daudz jāstrādā. Man liekas, kad dotajā brīdī, ja kāds saka, ka viņam kaut kas jādara, tad es vienmēr saku, ka tu nezini, kas ir jādara, kas ir normāls darbs tāds, kad tu strādā no rīta līdz vakaram un tādu smagu darbu, fizisku darbu. Jā, jo mums bija saimniecība un daudz lietas, mēs tur audzējām visu kaut ko, un tur daudz govis, cūkas, visu kaut kas, vienkārši darba bija ļoti daudz. Bet brīvā laikā mēs vasarā vienmēr kapājam futbolu. Tas bija tā kā nevajadzēja nekādus telefonus. Telefonu mums nebija. Telefonu parādījās kaut kur, kad es biju vidusskolā. Bet līdz tam laikam mums nekādu šo telefonu nevajadzēja. Visi zināja, ja ir laiks ok, un ir 6 vakarā, vai tur, es neceros, cik tas laiks bija. Visi bija futbola laukumā un vienkārši visi kāpāja. Un tā mēs arī kaut kā komunicējam, zinājām, kur kas un kā. Mēs ziemā no rīta līdz vakaram varējām vienkārši skraidīt jo mums nebija pacēlāja, mums nebija snowboardu, mums nebija nekādas slēpes krutās. Mums bija parastās distanču slēpes, tādas ļoti, ļoti vecas vēl ar tādiem stiprinājumiem labākajā gadījumā, jo viņas bija visas salauztas ļoti ātri. Un tad mums bija plēves gabals, un mēs vienkārši skrējām kalnā augšā un braucam lejā. Un tā varēja darīt visu dienu. Jā, tā kā, darījām šādas lietas. Vasarā vienkārši gājām peldēt, jo mums apkārt bija ļoti daudz ezeri. Man tā kā uz visām pusēm no mājas, tur 2 kilometru rādījusā ir, kaut kāds ezers. Mēs vienkārši staigājām turp šurp. Ar riteņiem braucām, remontējām riteņus paši. Jo mums neviens neko nedarīja. Viens ritenis bija, tad viņu saskrūvēja tur no kaut kādiem 4 pārpalikumiem. Tur, tāds bija tīri interesanti. Tur vectēvs palīdzēja, iesaistījies kaut kādus gultņus. Nevarēja atrast, tad mēs tur kaut ko meistarojam, metinājām paši. Un tā. Jūs kaut kādas blēņas darījāt pie... Jā, bija viss kaut kā. Es tā kā, teiksim tā, ja gribiet, līdz 7. klasē es biju, pāraugbērns. Es piedalījos runāšanas konkursos, runāju latviešu un krievu valodā, 2 valodās. Garus tekstus mācījos no galvas, runāju, biju vienkārši skolas tā kā feinējs čalis. Un tad 7. klases beigās sanāk, kaut kāds uznāca, ziniet, tur, vecums labs, un tad sākās visādas jautrības, kādas mēs tik sūdas nevārījām. Jā. Bija viss kaut kāds. Es vienu reizi gandrīz sadedzināju visus kūtus ar gojumu pie mājas, jo mēs izdomājām, ka zāli stilīgi dedzināt, un mēs staigājām ar serkociņiem un dedzinājām zāli. Jā, un tad mēs tā kā viņu tā kā, apslāpējam, domājam, ka, nedegs, aizgājām prom un nākam atpakaļ, un tur vienkārši deg. Tāds staps, 5 metri. Jā, tas bija tāds, pēc tam norāvās par to. Tikai staps dega? Nē, tāds, uguns bija tā kā 5 metru staps, tik augstu. Bet dega salmi pie kūts, burtiski 2 metri no kūts, tur kūts augšā vēl ir salmi. Bet veiksmīgā kārtā viss notika ļoti labi. Tikai es norāvos beigās, nekas. Jā, skolotājs Valiņš lauku nodedzināja. Tā kā, Nē, tos mēs nodedzinājām daudz, bet tas jau neskaitās. Tas jau bija, tāda, nezinu. Tas bija lauks sadeg. Neviens jau nedomāja par kaut kādiem dzīvnieciņiem, kūkainīšiem, kas tur dzīvo. Tā neviens nedomāja tajā vecumā. Vēl viena lieta tāda. Šo jauniešu noteikti nezinu, bija tāds baigi feini, un dotajā brīdī man liekas, tas vispār tāds, bija plasmasa, ja viņu aizdedzina, un tad viņa tā vīv, tā kā ļoti smuki deg, ļoti, ļoti interesanti. Visas rokas bija apdedzinātas ar viņu, bet galvenais, ka forši. Jums bija strikti vecāki? Es teiktu, ka nē, bet kad es sūdzu tā sataisīt, tad es dabūju riktīgi. Izklausās, ka jums bija ļoti liela vara par to, kad, ko jūs darat un neiet. Mums vispār nekontrolēja. Jā, tādā ziņā, es saku, dotajā brīdī mums ir ļoti liela kontrola par bērniem. Piemēram,
Es 4. klasē, es tur vispār varēju staigāt pa visu ciemu un darīt, ko es gribu. Dotajā brīdī es savam dēlam bez telefona. Es viņu nekur nelaižu, bet arī tas ir ciems. Tur tā kā ir bijuši citi apstākļi, es domāju, un tā kā drošības sajūta. Un tā, mums māja, mēs nekad neizslēdzam dzīvokli, vienkārši viņš vienmēr bija vaļā. Viņam nevienam nebija atslēgas, un vienkārši viņš bija visu laiku vaļā. Un viss. Jā, ne, pareizāk sakot, dzīvokli atslēga bija šitā, viņa no āra stāvēja. No āra stāvēja, un ja tā kā durvis ir ciet, tad mājās neviena nav. Un ja durvis ir vaļā, tad, kad ir mājās. Viss? Jā. Šāda dzīve bija laukos, jā. Labi, izņemot nodedzinot gandrīz kūti, kādas ir bijušas jūs lielākās un lepnākās blēņas? Blēņas nav lepnas, bet lepnākās blēņas. Vēl par ko mums vienreiz, tas arī tajā pašā laika periodā, mūs uzcēla torni LMT, man liekas, LMT bija uzlika jauno torni, 100-metrīgo, un kamēr viņš nebija nožogots un vēl nekas nebija pieslēgts, tad mēs izdomājām uzkāpt pašā augšā, pastīties, kā izskatās viss no augšas. Tad beigās arī norāvāmies normāli par to. Vecāki man nelamāja tā reizē. Skolā salamāja riktīgi tur, vajadzēja stāvēt. Mums bija tāda līnija, un mums sauc priekšā, kaunināja, viss kaut kas šitāds ten bija. Viss kaut kas bija, tur mašīnu vienreiz sasitām. Es nebiju pie stūras, bet, bija tur viena paziņa pie stūras, tur tāds riktīgi varēja sanākt bēdīgi. Bet esam dzīvi neko pat nesalauzām. Viņa tur salauza, laikam, ribas un roku, bet, man viss bija kārtība. Jā, mašīna sataisīja 3 kūliņas, tā kā ir okei. Jā. Ribas vienalga, galvenais, ka mašīna vesela. Tas bija, īstenībā es biju šokā tad, jo, kā es sēdēju blakus, es sēdēju aizmugurē, un mēs tā kā visu to uzmetam, un viņa tā kā, man it kā viss kārtībā, viņa tā kā to runā, un tā kā pārbās, vienkārši viss pilnīgi atslēdzās. Un tad atkal atnāk, un tad atkal aiziet. Un, kā, tu nevari saprast, kas tur ir īsti, ja? Tā kā cilvēks, jā. Tas bija traki, jā. Bija. Jums ir arī kaut kādas traumatiskas atmiņas no bērnības, kaut kas tāds, kas tiešām sāpina vai sadusmo, vai jebkā, kas kaut kādas traumas tiešām? Nē, es nezinu. Es saku, mēs jau bijām tādi ekstrēmisti, savā ziņā, kā tur tagad arī teņiem jābrauc ar ķiverēm un tā tālāk, ar močiem ar ķiverēm jābrauc, un es saprotu, ka tā arī jādara, tāpēc, ka dotajā brīdī tu to vari atļauties. Tajā brīdī mums nebija ķiveres vienkārši. Tev tā kā neviens nevarēja pateikt, brauc ar ķiveri, jo tev nav ķiveres, tev neviens nevarēja, vismaz man nevarēja nopirkt neviens, viņas nevarēja iet kā tagad veikals ar ķiverēm un nopirkt. Varbūt Rīgā viņas bija, pie mums nekur nebija. Es saku, man bija mocis, mums bija ķivere, kurai nebija iekšu. Kāda jēga no ķiveres, kurai nav iekšu? Mēs braucam bez ķiveres vienkārši, jā. Tā. Kaut kādas emocionālās traumas? Nezinu. Ko tu varētu atcerēties tādu? Es nezinu, tas nav tā kā, ka tas bija tā kā baigi sliktais, bet tas tā kā, kas man ir no jaunības tāds iespiedies. Es to atceros vienmēr tā kā, ar prieku tas nav nekas slikts. Mums, kā es jau teicu, mums bija ļoti liela saimniecība ar visu kaut ko. Man senses visu kaut ko darīja. Mēs tur gurķus audzējām, tomātus, burkānus, kāpostus, kartupeļus, visu kaut ko. Un vienu reizi senses izdomāja, ka jāaudzē arī ķimenes. Jā, ziniet, kas ir ķimenes. Karoči, mēs sasējam tas ķimenes un uz tā lauka, kur ir ķimenes, sauga šitās kumelītes. Jā. Un sensis, kumelītis auga, jāsalas arī kumelītis, jo tas ir baigi kruta, cip. Un vajadzēja tā kā ravēt tas ķimenes un lasīt tas kumelītis. Un tas ir no mājas, cik tas bija? 6 kilometri no mājas, apmēram mums tas lauks. Mēs aizbraucām, to visu rāvējam. Es saku, ka es neko negribu darīt. Sensis saka, tad ej ar kājām uz mājām. Es saku, labi, iešu, un es aizgāju. Es iedomājos, tas tā kā, tas ir crazy, tāpēc, ka jāiet gar lielceļu, labi, cik tur mašīnas brauc, bet, fakts. Es eju mājās, pusceļā man jau ir grūti, es saprotu, ka viss ir slikti. Jā, es tur sāku raudāt kaut ko, piņāt, es sīkais, cik tur man gadi bija. Jā, brauc mašīna. Kaut kā, no ciema pazīstam, jo tie mani paņem, aizved mājās, uz ciemu aizved. Šie brauc arī no pakaļas, šie jau brauc mani meklēt. Manis nav nekur. Telefonu nav, atrast nav.
beigās atbrauc līdz mājai, sadod man vēl par to, ka es tur atbraucu ar tiem uz mājām, bet, viss veiksmīgi, jā. Bet tas bija tāds normāls, es tur riktīgi tā kā, bija man šitais ten, ka neravēšu, viss. Jā, tas bija labs. Labi. Jā. Tad laikam par tām, turpinot jūs blēņu stāsts, vai jums ir bijis laiks, kad jūs lietojāt narkotikas? Kas ir narkotikas? Marihuāna, kaut kādas tabletītes, kaut kas šņaucams, nezinu, kas tik nav. Jebkas, ko var iedomāties, kas nav legāli nopērkams. Kas nav legāli nopērkams. Nē, skatoties kā, ja mēs runājam par to, vai tas ir legāli vai nelegāli, jo Amsterdamā viss ir legāli. Jā, tāpēc es domāju... Jā, man atbilde varētu... Es biju Amsterdamā. Okay. Jā. Labi. Tā kā tā. Specifiskāk nē. Es domāju, ka varbūt šīs nav piemērots stāsts par to, kas un kā un kaut kādas detaļas. Es domāju, varbūt tas tā publika, kura mums klausīsies, visdrīzāk ir skolēni. Es varu individuāli izstāstīt. Labi. Vai ir kādi noteikumi vai principi, kas jums ir palīdzējis saglabāt motivāciju, tādu raitu un pozitīvu, virzoties ar gadiem uz priekšu un grūtībām, vairāk pienākumiem un paplašinot ģimeni? Motivācija. Vai principi? Principi, jā. Es nezinu, es cilvēks pa dzīvi, kurš tā kā, es nezinu, man liekas, lielāka cilvēku problēma ir tajā, kad viņi atsakās no iespējām dzīvē, un es esmu tas, kurš tā kā ļoti reti atsakās no iespējām. Tā kā filmā Yes Man ir tāda Jimam Carreyam, es vados pēc principa jāsaka jā, nevis nē. Respektīvi, ja tev kaut ko piedāvā, tad tev noteikti jāpamēģina. Tas nav jau jāsaka, ka tas varbūt būs labs, jā, tā kā tam visam iznākums, bet tu vienmēr vari atteikties, kas ir labi. Tāpēc, jā. Līdz ar to es saku, es nonāku, es nezinu, ļoti dažādos projektos, dažādās situācijās, satieku dažādus cilvēkus. Un jā, tas ir ļoti, ļoti tā kā, man liekas, ļoti, ļoti vērtīgi. Piemēram, vienu varu pastāstīt, kas man liekas, man arī ļoti liels pārdomas par to bija. Tas ir, es vienreiz piedalījos tādā riktīgi biznesa ideja attīstīšanā no nulles, un mēs tā kā tur, labi, tas biznesa neaizgāja. Jā, tas saistīts ar veipiem. Jūs zināt, kas ir veips, vai ne? Es domāju, visi noteikti zina, kas ir veips, un līdz ar to es tur biju diezgan dziļi tajā visā. Un man liekas, tas man tā kā iedeva riktīgi tādu pieredzi par to, kā vispār notiek biznesa attīstība un kas ir tā kā, nezinu, projektēšana, plānošana, kaut kāda loma sadalīšana un, kaut kāda tāda struktūra, un dotajā brīdī man tas tā kā ļoti, ļoti noder arī darbā. Un plus es dabūju visu kaut kādus interesantus kontaktus un tā. Jā. Okay. Jums arī, tik jūs bijat jaunāks, bija kaut kāds, nezinu, tas pats vienmēr saka, jā, kaut kādas motivācijas. Jā, es teiktu, ka jā. Man bija tā, ka universitātes laikos es dzīvoju Kojās, un es biju tāds, kā pateikt, mani vienmēr, kad bija kaut kāds ballītis, vienmēr mani prasīja, lai es esmu tur. Jo, es tā kā jautrs tāds un pozitīvs vienmēr, un jā, līdz ar to man bija tā reāli, ka es varu gulēt, man zvana 2 naktī, nāc, brauks un tusēt vienkārši, un es vienkārši ceļos un kāju. Jā, tā kā, koju laikos, tas tā kā, tas ir vienkārši. Cik laiks? Jā, tas ir, es saku, visiem vajadzētu izmēģināt. Tā kā, ja ir iespēja dzīvot Kojās vai mājās, jādzīvo Kojās. Jo, man liekas, tas arī tev iedod daudz viskaut kādas dzīves tā kā saprašanas, pirmos soļus tādus, kurus ir vērts izdzīvot un saprast. Jā, turpinot par skolas laikiem, kaut kādām pirmajām pieredzēm un lietām kā tādām, kāda ir bijusi jūsu pirmā mīlestības stāsts? Ar mīlestību es pat nezinu, tagad vajag...
Skolas laikā, Skolas laikā, kas es saku, kas tagad, es to gribētu atjaunot, bet es nezinu, man liekas, tagad to ir grūti izdarīt. Mūsu laikā mums bija tādas diskotēkas. Katru piekdienu, vai tur 2 reizes mēnesi, tur viņas pēc tam kaut kā samazinājās, pēc tam atkarīgs no situācijas, vai varēja notikt vai ne. Mums bija diskotēkas, rīktīgi diskotēkas, kur mēs gājām dejot ar meitenēm. Tas bija tā kā baigi forši. Līdz ar to es nezinu, tāds pirmās mīlestības es tā kā nevaru atcerēties īsti, kur tā nosaukt vārdā, to izradzēt to, jā. Bet kaut kā, bija meitenes gan, kad bijām pamatskolā, tur 9. 8. klase kaut ko jau sāk, kaut ko tur mucīt jau, jā. Vidusskolā arī bija visi kaut kādas meitenes, jā. Bet universitātē gan man parādījās tā kā viena dāma, ar kuru es tā kā ilgāku laiku padzīvoju, tad arī izšķīros vienkārši. Jā. Tā bija tāda, teiksim tā, varbūt lielāka mīlestība. Es nezinu. Vārds mīlestība vispār tāds interesants vārds, es teiktu. Kā jūs raksturotu vārdu mīlestību? Ko jums tas nozīmē, kā jūs viņu definētu? Es nezinu, tas ir skaidrs kā diena, tas ir rozā brilles, bet tas rozā brilles viņas ir galīgi garām. Tāpēc, ka tad cilvēks, viņš īsti nedzīvo realitātē. Un man liekas, tas nav labi. Man liekas, ka vienmēr mīlestībai nav jābūt ar rozā brillēm. Man liekas, tad nav mīlestības. Nopietni? Jā. Man liekas, tad ir pieredums un kaut kādas, es nezinu, kā nodefinēt to ar īpašības vārdiem, bet es uzskatu, ka mīlestība ir tieši tas ir rozā brilles. Tajā brīdī, kad ir rozā brilles, tā ir tā īsta mīlestības izpausme, kad tev vienkārši pofīgi vienalga, ko tu darīsi to, ko tu tur esi iedomājies. Jā. Jums vidusskolā esat bijuši daudz meiteņas, bijat sirdslauzējis. Es nevaru definēt tā, bet bija tā, ka meitenes raudāja. Savā starpā tur draudzenes kaut kādas. Un es tā kā, what? Kas ir? Jā, ir bijis tā. Varbūt jūs nedefinējāt to tā, bet citi tā definēja. Gan jau. Nē, labi, ja mēs runājam par mīlestību tajā fāzē, tas ir citādāk. Tad vēl nav rozā brilles. Tad ir kaut kādas, nezinu, kas tur darbojās galvā, bet kaut kas tur ir. Bet idejiski tas, jā. Kad ir 2 cilvēki kopā, kad ir tās rozā brilles, tas, man liekas, ir īsta tā mīlestības tā kā stadija. Tālāk ir vienkārši dzīve. Okay. Jā. Labi. Kā jūs definētu vārdu empātija saistībā ar attiecībām, vienalga vai tās ir skolāna attiecības, ģimenes attiecības, laikam nevar teikt vienaudžu, bet attiecības pieaugušo vidē? Es pat nezinu. Man tā kā empātija kā vārds, es nezinu, man par viņu pat tā kā nav jārunā. Es vismaz tā domāju, ka es pēc savas dabas esmu ļoti empātisks cilvēks. Es tā kā varu pieslēgties, palīdzēt jebkurā brīdī, kad, es nezinu, es saku, es esmu vairākas reizes nolamāts par to, ka es vienkārši pa galvu, pa kaklu kaut ko varu darīt, palīdzēt citam, bet neizdarīt kaut ko mājās. Jā, tā kā, kas ir varbūt tā kā nav labi, jā, bet no otras puses, nezinu, man liekas, ka ir ļoti svarīgi tā kā palīdzība, palīdzēt citiem, tā kā tas ir tā kā, par ko tad dzīve? Vajag palīdzēt citiem, izdarīt foršu darbus. Mhm. Jā. Par ko ir dzīve? Par to, ka darīt foršus darbus. Viss? Jā. Jūs definīcija dzīvē ir darīt foršus darbus? Jā. Jāk dzīvot, darīt foršus darbus? Bet, zini kā, ir ļoti, ļoti forša sajūta, ka tu esi izdarījis kaut ko citam labu. Jā. 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 Tad man tā sajūta īstenībā... ka es viņu pieredzēju pirmo reizi, teiksim tā, viņa deva tādu ļoti lielu pienesumu, un uz dotajā brīdī es saku,
es nezinu, jūs ziniet, skolā es arī, nezinu, es varu iztērēt savu naudu, nopirkt kaut kādas lietas, jā. Šos mikrofonus, piemēram. Es vienkārši paņēmu un nopirku viņus, tāpēc, ka... Jā, es viņus nopirku ne jau, tāpēc, ka man viņi ļoti vajadzīgi. Es vienkārši redzēju, ka ir cilvēki, kuri kaut ko varētu darīt, un tas varētu noderēt, jā, un tas varētu būt kaut kas labāks. Un tāpēc, kas ir nauda? Jā, tā kā, es aiziešu uz veikalu, iztērēšu viņu. Tāpēc, līdz ar to foršāk ir viņu ieguldīt kaut kur un redzēt kaut kādu rezultātu. Tā kā, jā. Bet kaut kādā pašizaugsme, savas mērķu sastādīšana, mērķu sasniegšana, sapņu izpildīšana vai piepildīšana? Es nezinu. Par tiem sapņiem tas ir tāds... Man reāli tādu sapņu nav. Man kaut kādu, ka obligāti šitais vai šitais. Man tā nav. Es pēc situācijas dzīvoju. Man ir nauda, es kaut ko izdarīšu. Nav naudas, es neko nedarīšu. Bet es netiecos pēc naudas, lai kaut ko izdarītu. Tā kā, kaut kā apmēram tā. Es varētu definēt, jā. Un es saku, nezinu. Man liekas, vienkārši jādzīvo. Jādzīvo, jādara lietas. Viss būs labi. Tāda man ir tā kā galvenā doma. Ir tas viens teiciens par to, ka nauda nenopērk prieku un laimi. Jā, tieši tā. Jā. Es savulaik esmu skolā ar skolēniem ļoti daudz diskutēju. Man patīk ar skolēniem parunāt par dažādām tēmām. Un es vienreiz runāju ar skolēniem par tādu tēmu, ka kas dzīvē ir svarīgākais, un es teicu, svarīgākais ir atrast darbu, kas tev patīk. Nevis darbu, kur tu pelni naudu, jo būsim reāli, tu praktiski visu dzīvo darbā. Tas ir ļoti mazs laiks, atvaļinājumi vai brīvdienas. Tas ir tā kā tad, kad tu neesi darbā, tu esi ar ģimeni. Un līdz ar to jāatrod tas, kas tev patīk, lai tu mostos no rīta un gribētu tur būt. Jā. Un tad mums bija tās diskusijas par to, ka jā, bet tur nemaksā daudz naudas, un tad blā, 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 un tā. Man liekas, ka cilvēkam ir iespējas jebkurā vietā dabūt naudu, jā, un jo ir jau arī papildus resursi kaut kādi, kā tu vari dabūt naudu. Ja tu esi labs cilvēks, ja tu zini lietu, ko tu dari, tad noteikti būs cilvēki, kuri gribēs kaut kādā veidā tevi uzrunāt, lai tu kaut ko izdari labāku. Jā. Un tad arī tie varbūt ir tie papildus resursi, kur var kaut ko dabūt. Jā. Labi. Kā jūs uzskatāt, kāpēc ir svarīgi un kāpēc jums patīk, kāpēc ir svarīgi veicināt tās diskusijas par kaut kādām emocionālām vai materiāliskām vai svarīgām dzīves tēmām ar skolāniem? Te laikam jāatgriežas uz manu bērnību, tad, kad, kā es jau teicu par savu dēlu, kuram vajag teikt vairākas reizes, lai kaut kas varbūt nostrādā, un man ir pārliecība, ka tas tā arī būs. Tas ir viss no tā, kad jau pamatskolā man bija ļoti forša skolotāja īstenība pamatskolā, un es atceros tagad, ka ir tādas lietas, kuras skolotāja teica, ka dari šitā, un tad būs šitā. Respektīvi, un tajā brīdī man likās, tik debīli vienkārši, kas tas tāds vispār, jā, un tad pēc kāda laika es tā kā sapratu, hei, bet ir taisnība, jā, un tad no tā es secināju to, ka dotajā brīdī es runāju ar skolēniem, viņi noteikti domā, ka, viņš ir debīls, varbūt, kaut kā tā, ne visi, bet daļa, bet kaut ko tādu viņi domā, bet man par to vienalga, jo es nododu kaut kādu ziņu, kura nākotnē varbūt viņam tā kā nostrādās, ka kaut kāds triggers, viņš tās, pareizi, tā bija, jā, un viss, un tas ir galvenais. Jā, tāpēc arī mēģinu veidot ar viņiem kaut kādas sarunas par lietām, kuras viņam dotajā brīdī ir svešas. Viņi viņas nepieņem, tāpēc, ka viņiem tā kā liekas, ka, šitais old schools kaut kāds, ko viņš te runā. Tā ir. Jā. Kā jums liekas, jūs atstājat kaut kādu, teiksim tā, footprint jūsu skolānu dzīvēs, tīpaši tādās, ar kuriem jūs runājat par kaut kādām dziļām tēmām? Es domāju, ka noteikti katrs skolēns vai skolotājs atstāja kaut kādu savu nospiedumu uz šo visu. Tas ir vienkārši
To nevar izmērīt, jā, jo ir skolēni, kuri, tā teikt, cik es no saviem gadiem varu pateikt, ir skolēni, kuri, tā teikt, ir aizgājuši pilnīgi citu ceļu. Vienkārši nezinu, vai tas bija mans ieguldījums vai ne, bet viņš ir izvēlējies kaut kādu citu ceļu savā dzīvē. Jā, bet tā kā man konkrēti kāds būtu kaut ko pateicis tādu, kā skolotājiem, es tā... Varbūt īstenībā bija daži skolēni bija jau vēl no Āgenskalna valsts gimnāzijas, man liekas, ar kuriem es tur riktīgi darbojos. Viņas taisa aizrāva un viņi aizgāja tā kā varbūt to programmēšanas ceļu, piemēram, arī tā. Bet es nezinu, tas varbūt tomēr viņu galvā bija kaut kāda izvēle. Neviens nav neko teicis. Jā. Tā kā konkrēti atnācis pateicis skolotāji, reāli pateicoties jums, es esmu izvēlējis to un darījis tā un tā. Nē, bet skolēni viņi vispār neatnāk un nepasaka. Zin kā, 40 dienu likums. Pa 40 dienām viņi pazūd un vienkārši viss kārtībā uz ielas satiec. Čau, viss labākā gaidījumā, kā atcerās. Paldies. Jā, nē, īstenībā ir tādi, ar kuriem es vēl komunicēju tā kā varbūt vairāk. Apsveicu dzimšanas dienā dažus. Man ir tādi vēl no Āgenskalna valsts gimnāzijas tādi foršie, jā, kurus es tā kā, atceros, jo viņi bija baigi forši tādi. Bet tie vairāk audzināmie. Audzināmās klases. Jā. Kā jūs palīdzat izprast kaut kādas sarežģītākas tēmas? Jo programmēšana nav priekš visiem. Bet, tas ir, programmēšana nav obligāts priekšmets, datorika ir vairāk obligāts priekšmets, bet vienalga nav priekš visiem. Kā jūs palīdzat izprast tās grūtākās tēmas? Šeit es gribētu pielikt tādu linku bija tāds, viņš arī ir vēl joprojām tāds Popovs, vārdu es tagad aizmirsu, kurš mācījās pirmajā ģimnāzijā skolēns, un viņam ir ļoti, ļoti laba intervija. Man liekas, viņa man datorā pat ir kaut kur atstāta. Jo es viņu varu izmantot kādreiz, kad kāds man pajautā kaut ko šādu, ka programmēšana nav priekš visiem. Es domāju, ka šis ir vairāk cilvēku pārliecība par to, ka tas nav priekš visiem. Piemēram, ja mēs runājam par angļu valodu, tad to kaut kā mistiskā veidā visi saprot un runā, jā, un ar programmēšanu ir kaut kāda citādākas lietas. Nē, es piekrītu, ka varbūt tur dziļa algoritmiska domāšana, tas ir kaut kas sarežģīts, bet tādā, kaut kādā pamatlīmenī, es nezinu, tāpat kā telefonu, visi māk bakstīt un atrast lietas un nezinu, TikTokā sataisīt kaut kādu tur jaunu rīlu vai vēl kaut ko, es nezinu, pat ko, jā, to visi māk, jā. Tas ir vienkārši par to, vai es to gribu darīt, jā, un par to jau ir, kā es mēģinu strādāt ar skolēniem, es saku, es nezinu, es dodu saturu, un es cenšos tā kā pateikt to, ka jānonāk līdz tam, ka tev tas patīk. Ja? Es nevienu baigi necenšos dzīt uz priekšu, davai, mums vajag ātrāk. Mēs ejam lēni. Es saku, tev vajag vēl piestrādāt vai vēl kaut ko tā. Mēģinu, es esmu izveidojis video saturu, lai viņiem būtu, kur paskatīties. Varbūt tā teikt, jo es neesmu visu laiku klāt un tad, lai viņi varētu kaut ko paskatīties, pasmalties idejas arī. Bet jā, man liekas, programmēšana tomēr ir priekš visiem. Ja mēs gribam dzīvot 21. gadsimtā, jā. Diemžēl tā ir sanācis, ka mēs varam pateikt, ka nav priekš visiem, bet tajā brīdī arī jāsaprot, ka tas cilvēks būs, tā teikt, veidojas mums tāda liela plaisa starp cilvēkiem, kuri zina, kas ir tehnoloģijas, un cilvēki, kuri nezina, kas ir tehnoloģijas. Un programmēšana ir vienā no pusēm. Ja? Tātad, ja mēs viņu nezinām, mēs vienkārši esam otrajā pusē, un mums vienkārši ir nesasniedzami kaut kādi varbūt rezultāti. Ja? Jums basto stundas skolāni? Noteikti, jā. Jums arī tādi, kuri ritīgi neklaus, runā pretī, viņš piko viņš nevar špikot, nemaz pārvērts. Nē, man nevar nešpikot, jo es tā kā atļauju izmantot pilnīgi visu. Es tā kā vienkārši viņus motivēju un saku, ka varbūt nav jēgas izmantot. Ja? Jo jautājums, ko tu gribi dabūt šajā dzīvē? Tu gribi dabūt 10, tu vienkārši paņem un noraksti tā interneta. Viss, tu esi laimīgs, par to ir tava dzīve, tad tev viss kārtībā. Es mēģinu par to runāt ar viņiem. Jo es piedāvāju viņiem pilnīgi visu, kaut ChatGPT var iemest iekšā visu kodu, dabūt ārā un nodot. Es nevienā brīdī nevienu par to nelamāšu. Ja? Es vienkārši pateikšu, ka
tā ir tava izvēle, vai tu to vēlies, ja? Vai tā tu taisies dzīvot. Ja? Bet es saku, uz pirkstiem neskatos. Un attieksmi par kaut kādu bastošanu vai runāšanu pretīm un nevēlēšanos būt atrasties mācībā? Runāšana pretī, kā man piemēram patīk, kad ir skolēni, kuri ir spēcīgi programmēšana, un tā viņu runāšana pretī reizēm ir tāda, kā pateikt, viņi nespēja vēl, viņi bišķi citā līmenī, un viņam izveidos viņa tā kā strīdēšana ar mani, viņi tā kā grib kaut ko bišķiņu pastrīdēties, bet es jau viņam vienmēr pasaku, ka es malači, visi ļoti forši, tu esi ļoti zinoši šajā lietā, bet cilvēkam jāiemācās skatīties kaut kā plašāk uz visu. Tā kā, bet ļoti pozitīvi, nezinu, pa visu šo laiku, lai es ar kādu sastrīdētos, nē, kādam aizrādītu, kavēšanu vispār man tas neuztrauc, jo es saku, es runāju par to, ka man lielākoties ir uzdoti darbi, kas jāizdara. Un man vienalga darīt mājās, skolā, tu viņus noraksti visus, tā ir tava laime. Tā kā dari, kā gribi. Es mēģinu atcerēties, kad es pie jums mācījos, jūs likāt burci, mēs nācām sunām. Nē, burtu sen es lieku. Tas ir vairāk par to, ka to vajag izdarīt, tāpēc, ka tas, ka ir sistēma, mēs mācāmies, mums ir žurnāls, mums jāatzīmē, tas vienkārši jādara. Varbūt, lai vecāki redz, ka nav atnācis, ja vecāki kaut ko kontrolē. Bet tā no savas puses es tā kā... es saku, ir tādi, kuri neatnāk uz stundu, piemēram, vairākas reizes, tad es satieku koridori, vienkārši pasaku, klausies, varbūt vajag atnākt, Ir tādi, kuri vienkārši, nesen te bija arī, viņš nav bijis 3 nedēļas, atnāk, saka, klausies, man tagad 3 brīvas stundas, un tad jāgaida programmēšana, varbūt es varu nenākt. Es tā kā saku nopietni. 3 nedēļas. Tā kā es slimoju, saku, bet kāda atšķirība? Tu slimoji, neslimoji, tu nebija vienkārši. Tev pašam negribās atnākt, pajautāt kaut ko pamācīties. Tā, vairāk tā. Bet es saku, tas nav ļauni. Es vienkārši cilvēkam iedodu kaut kādu pārdomu vielu, par ko vajag domāt dzīvē. Kāds jums ir attiecības ar kolektīvu, darbinieku kolektīvu? Tādas aizkulises, ko skolēni beig nezinu, kāds ir skolas kolektīvs? Es nezinu, vai prātīgi atklāt visas lietas. Visas nevajag. Nē, es varbūt tā vispārīgi varu pateikt, ka es īsti nezinu. Es domāju, ka ir kolektīva daļa, gan jau, kuru es besīju ārā rīktīgi, tāpēc, ka... Es nezinu, es esmu enerģisks cilvēks, kurš visu laiku kaut ko dara, kaut kur skrien un tā tālāk, un kādu tas noteikti besi ārā, vai ne? Tas ir normāli, kolektīvs te ir liels. Un es domāju, ka ir kolektīva daļa, kura kaut kādā veidā novērtē manu darbu un tā kā pasaka, paldies, malcis, viss forši. Es tā domāju, kaut kā. Jā. Labi. Laikam tā... virspusīgi un dziļi. Esam nonākuši līdz beigām, bet es varu pēdējo dziļo jautājumu pajautāt, ko mēs varam atstāt šo sēriju. Kāds ir jūsu uzskats par to, kā jaunieši nākotni vai glābs, vai iznīcinās, vai kādi vispār jaunieši būs nākotnē, un vai pasaulē ir cerība, vai tieši lāsts? Es nezinu, šis jautājums vispār ir tāds ļoti, ļoti dziļš. Es par to esmu domājis vairākas reizes arī par to, kad respektīvi, tur saka, ka tagad viņš no bērnības tai telefonā sēž, neskrien ārā, neko nedara un blā, blā, blā. Bet jāsaprot viena lieta, ka viņš ar to tehnoloģiju dabu un nereālu attīstību tehnoloģisku, kur vienkārši mūsu paudze līdzi netiek. Ja? Es saku, man 9-gadīgais bērns, un es savam vectēvam, piedodiet, viņš nomira, bet tas nekas. Bet vectēvs, respektīvi, es iedodu vienu telefonu, touchscreen. Mans sīkais vienkārši izdarītu visu, un vectēvs tajā laikā neizdarītu neko. Un vectēvs neizdarītu neko arī pēc gada.
jo viņš vienkārši nesaprot to tehnoloģiju. Un, tāpēc es par to vienmēr domāju, cik tas ir slikti, ka viņi zina to tehnoloģiju. Ja? Protams, ka viņi aizraujās ar kaut kādām spēlītēm un tā tālāk, bet mēs arī bērnībā spēlējām. Mums arī bija PlayStation, mēs visu dienu varējām nosēdēt un spēlēt, bet tas jau apnīk. Gribās arī paskriet. Nu, un es tā kā nezinu, ja tas cilvēks viņš spēja balansēt starp kaut kādu fizisko aktivitāti un šo laika pavadīšanu, tad es domāju, ka viņš jebkurā gadījumā ir vinnētājs. Vienkārši mums tas ir nepieņemami, jo mēs liekas ārprāts. Viņš tak sēž visu laiku tajā telefonā un neko citu nedara. Ko mēs darījām tajā brīvajā laikā? Skatījāmies televizoru? Nu, es tā domāju. Ko cilvēks dara brīvajā laikā, kad viņš nedara neko? Viņš sēž, lasa grāmatu. Grāmata attīsta prātu, varbūt atcerēties, atmiņa labāka paliek un tā. Tev ir labāka atmiņa, bet viņam atmiņu nevajag. Viņš vienkārši Google atradīs, jebko 3 reizes vairāk par tevi. Un es saku, te ir tā robeža, par kuru ir ļoti grūti vispār spriest, kā būs nākotnē. Ja? Es nezinu, es domāju, ka mēs virzamies kaut kur, runājam par kaut kādām lietām, bet, protams, ļoti liela sabiedrības daļa, diemžēl, mums ir, tā teikt, ļoti vāja, ļoti tā kā nepieņem kaut kādas lietas. Es arī savu draugu lokā pamanu, kad mums te pēdējais bija hits. Tagad, ziniet, te korķīši, kas ir, kad viņu nevar noņemt no pudeles. Jā. Tu arī esi starp tiem. Es mēģinu uz lietām paskatīties un iedziļināties. Jā. Kāpēc to izdarīju? To izdarīju tāpēc, ka saprata, ka īstenībā ļoti liels tas tā kā daudz plasmas daudzums tiek izmests dabā, jo cilvēks atver, izmet un viss. Ja? Un ir zinātnieki, kuri pēta un kuri saprot, ka mēs varam kaut kā šo uzlabot. Un tāpēc viņi to uzlabo. Ja? Bet mēs, tāpat kā ar Covid, cilvēki vakcinēties nevajag. Ka zinātnieki saka, ka vajag vakcinēties, ne, visi jau paši gudri, viņi visi zina. Es par to, ka respektīvi, ka cilvēki neanalizē to, ka ir cilvēki, kuri rūpējas par kaut ko. Viņi to negrib pieņemt. Es saku, visi slikti, mēs visu dara, lai tikai ir sliktāk, un tā. Tā gluži nav. Es vairāk par to pusi, kad ir cilvēki, kuri par kaut ko rūpējās un kaut ko dara, un es domāju, ka tādu cilvēku, respektīvi zinātnieku kļūst vairāk. Viņi arī līdz ar tehnoloģiju attīstību var izanalizēt kaut kādus laika, tā teikt, ātrākā laikā izdarīt kaut kādus labākus secinājumus, jo dators spēj kaut kādas kalkulācijas veikt. Protams, tas ir kalkulācijas, nevis reāls laiks, bet, jā, es domāju, ka viss būs labi. Jā. Nākotnē ir sagaidām roboti. Skaidrs, viņi jau tagad ir. Tā kā viņi pārņems pasauli. Vai roboti pārņems pasaulē? Es domāju, ka ne. Es domāju, ka jebkurā gadījumā ir cilvēciskais faktors, kurš kaut kādā brīdī pietrūkst tam robotam, lai kaut ko izdarītu. Jā. Varbūt nevis, piemēram, par tas, kas ir, nezinu, tur mūsu bankas konti un viss kaut kas ir digitālā pasaulē. Tur ir savā ziņā varētu būt kaut kāds uztraukums par to. Tas digitālā pasaule, un viņa diezgan nekontrolējama. Nezinu, tagad Google serveri vienkārši apstājās, jā, un vienkārši pazūd mūsu tur bildes vienkārši cilvēkiem vai vēl kaut kas, vai, ja cilvēks glabā kaut kādus failus un tā tālāk. Jā, vai nezinu, bankas serveris vienkārši nezinu, kāpēc apstājās, un iedomājieties, vienkārši neviens nezina, cik tev bija kontā, tāpēc, ka vairāk nav servera. Labi, viņi tur ir 5 gan jau, bet, mistiskā veidā tas varētu notikt. Bet ir cilvēciskas lietas, kuras, man liekas, robotiem vēl tālu augt. Līdz ar to, es domāju, mēs to nepiedzīvosim. Bet robotus mēs piedzīvosim. Okay. Cerams, ka nē. Piedzīvosim, kur tas? Man jau viens zāle pļauj. Tas savādāk. Kā tas savādāk? Ar ko viņš savādāk? Viņš nestaigā, viņš nerunā, viņš neēda pats, viņam nav rokas. Tādi jau Japānā staigā. Jā. Jā, labi.
Mēs varētu vēl stundu par robotiem, man liekas, runāt. Tāpēc man liekas, ka ir laiks beigt mūsu brīnišķīgo šodienas sarunu. Es teikšu paldies, ka jūs atnācāt. Paldies, ka uzaicinājāt. Paldies, ka jūs man atbalstat šajā pulciņā, ka mēs vispār varam rakstīt podkastus. Ļoti pateicīga. Un ar jums, skatītāji, mēs tiksimies nākamajā epizodē. Ja jums ir kādi piedāvājumi ar kādiem skolotājiem, jūs vēlaties, lai mēs parunājam, vai tēmas ar kādiem skolotājiem jūs vēlaties, lai mēs parunājam, droši rakstiet apakšā. Man liekas, tur var rakstīt. Tiekamies nākamreiz. Čau!